bija jāatrod savs ceļš, lai mēs to atzītu kā svētos rakstus. Ja? Un tas svarīgākais ir tas, ka šiem tekstiem vajadzēja pārvarēt tūkstošiem gadu laika barjeru. Kāpēc? Kas notiek ar papīru? Kad viņu atstāja vienkārši dabā? Viņš sadalās, vai ne? Tāpat arī papirus vai arī pergaments, kas ir dzīvnieku āda. Ja laika gaitā viss sadalās, sairst. Un šis ir viens no tiem lieliem izaicinājumiem, kam bija jāstājās pretī šiem atsevišķiem tekstiem, lai viņi varētu izturēt šo laika pārbaudījumu. Un tad jāsaka, ka izšķiroši svarīgi ir tas, kā tad šo tekstu glabā. Protams, ka viņi ir jāglabā sausā vietā, kur viņš ir, tā teikt, pasargāts no stihijas, bet, teikt, vēl svarīgāk ir tas, vai šo tekstu kāds pārkopē. Ja, drukāt grāmatas, tā ir tehnoloģija, kas parādījās tikai 15. gadsimtā. Līdz tam šie teksti ar roku bija jāpāraksta. Un šiem tekstiem bija jābūt pietiekami svarīgiem, lai kāds ņemtos ar šiem tekstiem un viņus ar roku pārrakstītu. Tātad tas ir otrs izaicinājums, ja, ka šie teksti arvien tiek pārrakstīti uz arvien jauna materiāla. Varbūt kāds teikt, varbūt ka varētu tad iegravēt akmenī. Tas īpaši nebojājās. Tur tas gravējums varbūt ar laiku paliek tāds mazāk saredzams. Bet jāsaka, piemēram, 5 Mūzes grāmatas, tas ir baigi garš teksts. Tur vajag veselu kalnu grēdu īstenībā, lai tādu nesāt līdzi. Ja, tas ir neiespējami, vai ne? Ok, var sakot, katram no šiem tekstiem, no šīm, mēs varētu teikt, Bībeles nodaļām, šīm atsevišķajām grāmatām, katrām no viņām ir savs stāsts un savs konteksts. Un kā tad tas stāsts sākās? Tas stāsts sākās ar Ābrahāmu. Jūs visi esat noteikti dzirdējuši par šo vīru, par viņu mēs lasām vecajā derībā. Dievs viņu neparasti aicina. Viņš dodās ar savu ģimeni kādā ceļojumā ārā no tā laika Babilonijas, no tā Babilonijas teritorijas, un Dievs viņu neparasti uzrunā. Ja, no tevis es veidošu tautu, un šīs tautas vidū es mājošu. Un kas mums ir ļoti svarīgi, protams, ja, ka Dievs dod apsolījumu Ābrahāmam, ka tavā pēcnācējā tiks svētītas visas pasaules tautas. Ja, tomēr tur ir šis apsolījums par Kristu, ka viņš nāks un viņā visas tautas iegūs pestīšanu. Un tas stāsts aiziet tālāk, kad viņš paklausa, varbūt brīžiem nepaklausa, brīžiem viņš sagrēkojas un brīžiem viņam tās lietas nevadās tik labi, bet viņam piedzimst Īzaks, tad piedzimst Jākabs, Jākabam ir 12 dēli, un tajā laikā ir liels bats, un tā sanāk, ka šī tauta nonāk Ēģiptē. Un viens no Jākaba dēliem, Jāzeps, ir Ēģiptes pārvaldnieks. Un tātad šī tauta iemanto tādu savu veidu privileģētu stāvokli. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu cilvēks ir vadībā, tā teikt, valdībā. Bet paudzes iet, un faraoni, tā teikt, pēc 4 gadsimtiem vairs nezina Jāzepu, un viņi domā, kas tā pa tautu tagad dzīvo Ēģiptes zemē, kas vairojas, vai ne, un tad šī tauta tiek paverdzināta. Un tad uz skatuves nāk Mūzes, un jūs zināt, ko Mūzes dara, viņš izved šo tautu ārā no verdzības jūga Ēģiptes zemē. Un tieši šajā kontekstā, kad Mūzes ved ārā šo tautu, un tauta piedzīvo šausmas, jūs esat noteikti dzirdējuši par 10 mocībām, ar kurām Dievs piespiež eģiptiešus atlaist viņa tautu. Un tas ir tas, ko šī tauta piedzīvo. Viņi piedzīvo tās šausmas, viņi piedzīvo, kā viņiem dzenās pakaļ eģiptiešu karaspēks, un viņi piedzīvo, kā viņi iziet cauri sarkanajai jūrai, kā pa sauszemi, un tad šis karaspēks tiek vardarbīgā kārtā noslīcināts, ka tā teikt jūra aizvarās ciet. To visu piedzīvo šī tauta. Tas viss viņai bija acu priekšā. Un tagad viņa nonāk pie Sinai kalna. Un Dieva vārds izskan.
Redzi, es nākšu pie tevis biezā mākonī, un lai tauta dzirdētu, ka es runāšu ar tevi, un lai tie tev ticētu mūžam. Tātad tas ir tas Dieva nodoms. Viņš grib, lai šī tauta dzirdētu viņa vārdu, un lai šī tauta ticētu šim vārdam mūžīgi. Un kas tad notiek tālāk? Tur ir šī godība, pa dienu viņi ir mākonī, pa nakti viņi ir uguns stabā, un tā tauta, protams, piedzīvojot visas tās šausmas, viņi ir pārbijusies no šīs parādības. Ja viņi negrib tuvoties tam Dievam, jo viņiem ir bail. Un ko tā tauta saka? Viņi saka, tu, Mūze, runā uz mums. Ja, mēs negribam to Dievu tuvumu, ja tu runā, ja tu uz mums runā ar Dievu vārdu. Un tad arī piepildās šis Dieva vārds, kad tauta dzirdēs Dieva vārdu, un viņi šim vārdam ticēs mūžīgi. Viņiem būs vajadzīgs kāds teksts, viņiem ir vajadzīgs šis vārda saturs, kuru tie cilvēki varētu arvien dzirdēt, arvien no tā mācīties un arvien tā teikt tās lietas aktualizēt. Un mēs varētu teikt, ka šī svēto rakstu tradīcija, viņa sākas pie Mūzes. Un mēs zinām, ka Mūzes saņēma Dieva pašatklāsmi, un šo Dieva pašatklāsmi viņš pierakstīja šajā grāmatā. Un tauta redzēdama visas tās šausmas, visas tās pārdabiskās lietas, tos brīnumus un zīmes, viņi piešķīra šim vārdam liela autoritāte. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi zināja, no kurienes tas vārds nāk. Un mēs redzam, ka tajā brīdī, kad Mūzes nomirst un tauta ienāk apsolītajā zemē, tas ir tas brīdis, kad šos tekstus sāk pierakstīt un šos tekstus sāk glabāt. Kāpēc? Tāpēc, ka Mūzes ir miris. Bet, neskatoties to, ka viņš ir miris, tas stāsts var turpināties. Tās lietas pie mums ar vienu var turpināties caur šiem tekstiem. Un tātad mēs varētu teikt, ka pirmie teksti, visvecākie teksti Bībelē ir 5 Mūzes grāmatas. Pētnieki lēš ir dažādi viedokļi, kurā brīdī tas ir sācies. Viena rāda, ka tas ir 3500 gadus atpakaļ, un citi saka, ka tas ir 3300 gadus atpakaļ. Nu labi, tad tos tekstus sāka glabāt, bet ko tad šie teksti dod? Kāpēc viņus ir jāglabā? Kāpēc ar viņiem ir kaut kas jādara? Normāli, ja tu vēlies, tu droši vari apsēsties, te priekšā ir kur. Un es pieļauju, ka arī lejā īstenībā ir vēl krēsli. Ja jūs vēlaties, jūs varat, tā teikt, uznest viņus augšā. Ko tad šīs 5 Mūzes grāmatas, ko tad viņas dod? Mēs zinām, kas tajās ir. Tur ir diezgan daudz likumu, vai ne? Tur ir daudz baušļu. Un ko dara šie baušļi? Viņi pirmā kārtām, viņi veic tādu melno darbu. Ja viņi mums liek saprast, ka mēs esam grēcinieki. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs lasām, tā teikt, šos likumus, mēs redzam to morāli, un tad mēs atskārstam, ka nē, diemžēl es tāds neesmu. Ja. Es esmu vainīgs Dieva priekšā, un man ir vajadzīga Dieva palīdzība, lai es varētu to izdarīt. Tas ir viens. Jā. Tu vari pierakstīt to, kā tas bija. Tas tāds nav, jā. Ja mēs redzētu tāds super visu izskaistināt, diez vai mēs ar tādu autoritāti skatītos uz tiem rakstiem. Nē, neko nevajag notušēt. Tieši tas, ko nevajag darīt. Jā. Redz, bet labi, ok, šie baušļi mums, tā teikt, atklāja to, kad mēs pārkāpjam morāles likumu, ka mēs pārkāpjam to, kas ir labs. Bet šeit ir vēl kas. Mēs redzam, ka šī tauta viņu izved ārā no Ēģiptes zemes, un mērķis ir tāds, ka šis Dievs varētu mājot tautas vidū. Tauta īsti negrib viņu savā vidū, bet viņi, tā teikt, ar Dievu vārdu palīdzību, tā teikt, to risina. Un ko tad tas viss nozīmē? Ko tad tas viss pasaka? Tas viss saka to, kad Dievs ir ar mums.
Šie teksti būtībā aktualizē šo ideju par Dieva klātbūtni. Dieva tauta iet cauri Ēģiptes zemei, un Dievs ir ar viņiem, un tur šajā ceļā šie baušļi tiek doti. Tas ir tas, ko šie baušļi mums, ko šie baušļi mums pasaka. Katru reizi, kad mēs atceramies lasīt Dieva vārdu, kas notiek, mēs atceramies par Dieva klātbūtni. Un tieši tas arī ir tas iemesls, kas ļauj mums pildīt tos baušļus. Jo mēs jau tos nepildām, tāpēc, ka kaut kur kādā 3000 gadus atpakaļ bija kaut kāds notikums, un kāds gudrs vīrs vārdā Mūzes viņus pierakstīja. Nē, mēs to darām tāpēc, ka mēs zinām, ka viņš ir klāt. Ja? Tāpēc, ka viņš ir klāt, tāpēc šo piemēru esmu jau vairāk kārt teicis, ka tāpēc mēs nopīkstam to etalonu sabiedriskajā transportā. Ja. Ne jau tāpēc, ka kāds tur uz mums varētu paskatīties, vai kad, un pat ja kontroli ienāks nākamajā pieturā, mēs zinām, ka mēs paspēsim izkāpt, bet Dievs ir tepatās. Tāpēc mēs pīkstinām, ja, jo Dievs ir teicis, to nebūs zakt, ja, un tāpēc mēs tā teikt tam paklausam. Ja. Tāpēc, ka mēs zinām, ka viņš ir klāt. Ja, un īstenībā arī Jēzus ļoti daudz par to runā. Un vajag tikai tā teikt atpazīt, ja, kas tā ir par tēmu. Ja, kad viņš saka, ka nevajag jau tev tur lūkšanā, es nezinu, tur izpausties skaisti, tur tā, ka visi uz tevi skatītos un visi domātu, wow, kāds tu garīgs cilvēks esi. Bet viņš saka, ka Dievs jau redz, kāpēc, tāpēc, ka viņš jau te ir klāt. Kam tu to dari? Vai tu dari to citiem cilvēkiem, vai arī tu dari tam Dievam, kas tev ir klāt. Ja? Kam tu, tad, kad tu dari kaut kādas labas lietas, kam tu to dari? Vai tam, lai citi cilvēki redz, ka tu to dari, vai tāpēc, ka Dievs ir tas, kas redz slepenībā, un viņš tev atmaksās tev to. Ja? Tātad šī doma visu laiku tur ir tajā Bībelē. Un tas ir tas, ko šīs grāmatas mums arvien atgādina par to, ka viņš ir klāt, un viņš ir ar mums kopā. Un mums neviens mats nekrīt, tā teikt, no galvas bez viņas ziņas. Ja kā Jēzus saka, jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņa vidū. Ja. Cilvēks sanāk, viņi klausās vārdu un viņi atcerās, jā, Dievs ir mūsu vidū, Dievs ir pie mums. Tātad šie teksti mums ļauj apzināties Dievu klātbūtni, un tas ir izšķirīgi nozīmīgi. Bet lai kāds teksts varētu tikt atzīts, lai kāds ar šiem tekstiem ņemtos, lai kāds viņus gribētu pārrakstīt un tērēt savu laiku, tur ir jābūt kādiem nosacījumiem. Un ir kādi konkrēti nosacījumi, kas ļauj šiem tekstiem kļūt par svētajiem rakstiem. Un tie nosacījumi ir šādi. Tekstam jābūt paša Dieva dotam, caur viņa praviešiem. Tekstu uzticamībai jābūt apstiprinātai ar zīmēm atsliecinieku klātbūtnē. Un tekstam ir jāatrod vieta Dieva templī, kur tie nonāk priesteru rīcībā. Tātad arī tabernākulā, jeb šajā pirmajā tempļa versijā, ja to tā varētu teikt, ka templis tiek nēsāts līdzi tautai ceļojot cauri tūkstnesim, arī tur tā teikt šos tekstus glabāja. Un tur tie teksti nonāk priesteru rīcībā, un tad arī tos tekstus kāds kopē, un viņi var izdzīvot cauri gadu tūkstošiem. Un jāsaka, kad vecā derība, kad viņi tika sarakstīti, kad šie teksti tika veidoti, nav jau tā, ka tagad Izraēla tauta izdomāja kaut ko unikālu. Tajā laikā šī rakstu tradīcija jau bija. Mezopotāmijā bija bibliotēkas, bija tekstu kopēšanas metodoloģija. Viss jau bija būtībā gatavs. Tā tehnoloģija jau tur bija, lai viņi varētu veidot kvalitatīvas kopijas. Un mēs lasām arī, ka starp Izraēla tautā bija arī lietveži, kas strādāja ar papirusu Eģiptē. Ja, viņi jau faktiski mācēja to darīt. Ja, viņi mācēja pārrakstīt šos tekstus. Ja, tas viss jau tur bija.
Un tad, kad kāds teksts tika glabāts templī, būtībā priesteriem tika deleģētas divas atbildības. Viens bija tas, ka viņi šos tekstus arvien mācīs, arvien tautai atgādinās par to, kas tur ir šajos tekstos, viņi arvien šos tekstus publicēs, tā teikt, un otrs tas, ka viņi nodrošinās labvēlīgu vidi šo tekstu glabāšanai. Un šiem tekstiem bija jābūt templī, kāpēc? Tāpēc, kad ap šo templi pulcējas tā ticīgo kopiena. Ja tur ir tie cilvēki, un kā ir pie cilvēkiem, ātri vien parādās par ko kašķēties, vai ne? Un tā ir realitāte arī tajā laikā, tā teikt, ne tikai pie mums, vai ne? Un šajos tekstos arī bija tā likumu tradīcija, tā vēsturiskā, tie tradīcija apraksti, tur bija liturģijas apraksti. Ja, tur bija tas standarts. Ja, šos tekstus vajadzēja, kāpēc? Tāpēc, ka bija vajadzīgs kāds standarts. Un tad mēs lasām arī, kad vismaz reizes 7 gados visa tauta sanāk, lai šos tekstus noklausītos, lai viņus nolasītu visiem priekšā. Un gan jāsaka, mūsdienās, ja mēs kaut ko dzirdam reizes 7 gados, ja, diez vai mēs to atceramies, vai ne? Bet tas tāpēc, ka šajā laikmetā ir tik daudz informācijas, vai ne? Mēs visu laiku esam pārsātināti ar visādu veidu informāciju, bet 3000 gadus atpakaļ nebija nekā tāda, vai ne? Un cilvēki tiešām spēja iegaumēt. Un pat veselas svēto rakstu daļas viņi iegaumē no galvas. Tāpēc, ka nebija nekā cita. Ja. Un tātad vismaz reizi 7 gados šie teksti ar vien tika aktualizēti visai tautai. Tātad vecās derības teksti tiek rūpīgi glabāti templī. Mēs lasām 5. Mūzes grāmatā. Kad Mūzes bija pabeidzis rakstīt šīs bauslības vārdus grāmatā, Mūzes pavēlēja levītiem, kas nesa derības šķirstu. Ņemiet šo bauslības grāmatu un ielieciet to gar malu kunga savu dieva derības šķirstam, lai tā tur ir par liecību. Un tad mēs lasām tālāk. Lai ņem no levītiem, priesteriem un raksta grāmatā šīs bauslības norakstu, ja tātad parādās jau kopijas. Lai tā ir pie viņa, lai viņš to lasa visas savas dzīves dienas, lai mācās bīties kunga savu dievu, lai ievēro visus šīs bauslības vārdus un pilda šos likumus. Ja, tātad mēs redzam jau pašā Mūzes grāmatu tekstā, ka parādās šī tradīcija kopēt. Ja, un ne tikai kopēt, bet kopēt kvalitatīvas kopijas. Un tas ir jādara priesteru priekšā. Un noraksts ir jāveic no paša Mūzes oriģināla teksta. Šo gan es varēju jums parādīt, bet labi. Un tad mēs redzam arī citās vecās derības grāmatās. Arī tās, tā teikt, iztur to nosacījumu pārbaudījumus. Ir jābūt pravietim, tam tekstam ir jānāk no Dieva, tam tekstam ir jābūt apstiprinātam. Un tā mēs redzam katrā vecās derības grāmatā. Protams, pie lielajiem praviešiem skaidrs, ka tie ir paši pravieši, kas šos tekstus pierakstīja. Bet mēs redzam arī, piemēram, vēstures grāmatās, piemēram, 1. laiku grāmatā. Tur ir tie autori ir Samuēls, pravietis Samuēls, pravietis Nātāns, redzētais pravietis Gāds. 2. laiku grāmatā tur ir pravietis Šemaja un redzētais Ido. Ja vārdi, kurus mēs tā varbūt īsti pa viņiem mēs neko daudz nezinām, bet mēs zinām, ka tie ir tie autori. Ja, tātad caur praviešiem kā tādiem dieva orākuliem šie teksti ir nākuši un priesteri šos tekstus ir atzinuši. Protams, ka ir vēl ārkārtīgi svarīgi tas, ka šie pārējie teksti, ka viņi saskan, protams, ar Mūzes rakstīto tekstu, protams, ka tām vēstījumiem ir jātīstās un nevar būt kaut kādas pretrunīgas lietas, bet tas ir tas, ko mēs redzam. Ja, pat arī vecajā derībā, kur šīs atšķirības starp 1. Mūzes grāmatu un kaut kādu praviešu Āmosa grāmatu ir 1000 gadi.
Bet neskatoties to, ka tur ir tik milzīgs laika sprīdis, mēs redzam, ka šīs grāmatas runā par vienu un to pašu lietu. Par vienām un tām pašām autentiskām attiecībām ar Dievu to kungu. Un šeit es gribu jūs arī tā teikt nedaudz iepazīstināt ar kādu lietu, kas ir, ar ko mēs varētu lepoties, ir tas, kad, šis ir vecās derības oriģināla teksts, kādu mēs redzam, tā teikt, šodien, bet sākumā tā valoda izskatījās šādi. Šī ir paleo senebreja rakstība, kas ir aptuveni 1500 gadus pirms Kristus. Šī ir īstenībā aramiešu rakstība. Mēs gan viņu saucam par senebreja valodu, bet īstenībā tā ir aramiešu. Un tas ir 770 gadus pirms Kristus. Un šajā paleo senebreja rakstībā ir kāds burts, šis te alef. No šis burts pārtapa par sengrieķu valodas alfu, un tad tas pārkļuva par latīņu rakstībā A. Būtībā mēs varētu teikt, ka šī valoda, kurā ir sarakstīta vecā derība, tā ir pirmā rakstība, kura attēlo kādas konkrētas skaņas. Tātad mūsu alfabēts, vismaz burts A noteikti, ja mēs viņu pagriežam šādi te, tad tas tiešām ir A, vai ne? Mēs redzam, ka būtībā visas rakstības nāk no senebreju valodas. Vismaz ne tās, kur ir, protams, ka hieroglifi jau bija pirms tam, bet tās, kurās, tā teikt, tiek apzīmēts kādas skaņas. Un šis teksts ir pirmais teikums Bībelē. Viņš skan apmēram šādi. Berešīt, berā, Elohim et hashamim ve'et ha'arets. Iesākumā radīja Dievs, et būtībā ir akuzatīvs, debesis un radīja zemi. Tā skan, tā teikt, šie pirmie teksti. Un kā tad viņus glabāja? Veidoja papirus. Un papirus ir, tā teikt, tāda ļoti, ļoti sena papīra tehnoloģija. Viņa aizsākās iespējams tieši Ēģiptē. Tā ir viena no senākajām civilizācijām, kuru mēs zinām, un no turienes arī, tā teikt, šī tradīcija nāk. Nīlas krastos aug tādas niedres. Paņem nocērt niedri, nomizo viņu, un šo niedri, tā teikt, sagriez mazās šķēlītēs. Un tad tās šķēlītes vienkārši saliec uz kādas plakanas virsmas, kā jūs redzat. Un tās šķēlītes vienkārši saliec vienu uz otru, un tādā veidā tu vari taisīt tik lielu papīru, cik to vajag. Tikai saliec šīs šķēlītes. Un tad gan ir rādīts, kad ar āmuru izdauzi, tā teikt, ārā visu to ūdeni, kas ir to sulu, kas ir tajā niedrē, bet parasti jau lietot ko līdzīgi, tā kā rullis, kad mēs mīcam mīklu piparkūkām, kaut ko tādu. Ja tu vienkārši mierīgi izrulē, tā teikt, šo papīru, kur tu esi veidojis no mazām, tā teikt, šķēlītēm, un tad to visu izmērcē ūdenī, jo ilgāk turi tīrā ūdenī, jo gaišāks papīrs, un vienkārši izņem ārā un noliec saulītē žāvēties. Un lūk, ir papīrs. Un, ja tu gribi pildspalvu ar ko rakstīt, to pašai niedrē vienkārši paņem nosina galu un ir arī zīmols, tā teikt. Ok. Un tad šos tekstus liek ruļos. Un tā kā teksta ir ļoti, ļoti daudz, tad tas papīrs jātais ļoti, ļoti plats. Ļoti, ļoti plats. Tā, lai tu varētu tās grāmatas visas tur sarakstīt un glabāt, tā teikt, ruļos. Un tā mēs redzam, ka šie teksti pārdzīvo. Ja, visu šo vecās derības laiku priestari ar vienu viņus kopē, ar vienu no viņiem lasa un tam līdzīgi. Un mēs redzam, ja, ka Jēzus pats, tā teikt, autorizē šos tekstus priekš mums. Pats Jēzus saka, ka šie vecās derības teksti ir Dieva vārds. Ja viņš runā, ka nezudīs nevienu vismazākā rakstu zīmīti, ka raksti nevar tikt atcelti. Un
Un kas varbūt ir vēl svarīgāk, ir tas, ka šie vecās derības teksti jau runā par viņu. Ja, tie teksti runā par viņa nākšanu. Tie teksti sagatavo viņa atnākšanai. Un tāpēc mēs kā kristieši, ja mēs pieņemam šos tekstus, kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus viņus autorizēja priekš mums. Un tad ir vēl, varbūt esat dzirdējuši par tādām deuterokanoniskām grāmatām. Jā, un arī jaunajā Bībeles tulkojumā jūs redzat, ka jaunais Bībeles tulkojums izskatās daudz biezāks. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir vēl grāmatas klāt. Un tur ir tā saucamās deuterokanoniskās grāmatas. Un tās ir Baruha grāmatas, Salmana gudrības grāmata, Sīraka gudrības grāmata, Tobita grāmata un tam līdzīgi. Un kā tad tās grāmatas nonāca mūsu Bībelēs? Un tas ir saistīts ar kādu skaistu leģendu. Jūs noteikti esat dzirdējuši par tādu Aleksandru Lielo, vai ne? Viņš veica plašus iekarojumus, izveidoja tai veselu impēriju, bet viņš nomira un neatstāja sev nevienu pēcteci. Un tad 4 ģenerāļi sadalīja visu to zemi savā starpā. Viens no šiem ģenerāļiem bija vārdā Ptolemejs. Un viņš bija tas, kurš, tā teikt, pārvaldīja Ēģiptes, tā teikt, to teritoriju no visas Aleksandra iekarotās zemes. Un šim Ptolemejam bija dēls, Ptolemejs II. Un viņš dzīvoja Aleksandrijā, kas ir nosaukta pēc Aleksandra Lielā. Tā ir tāda ritīga kultūras pilsēta, mēs varētu teikt kultūras centrs, un tā, kad viņš tur dzīvoja, tas bija, teiksim, tāds kultūras kulminācijas laiks. Un Aleksandrijā bija tāda Aleksandrijas biblioteka, par ko jūs arī iespējams esat dzirdējuši. Arī man šķiet, ka tas viens no 7 pasaules brīnumiem. Un Ptolemejs, viņam tā doma ir tāda, kad Aleksandrija ir jākļūst par visaugstāk kultūras attīstītāko pilsētu pasaulē, tā teikt. Un, protams, viņš grib, lai šī Aleksandrijas biblioteka ir tā, kas, tā teikt, kur šo lietu var sasniegt. Un viņš dod pavēli, pilnīgi visas grāmatas tagad ir jāapkopo manā bibliotekā. Un tagad bibliotekas pārzinis dzird, ka ir tādas 5 Mūzes grāmatas kaut kur Jūdejā, ka tur ir kādā templī, ārkārtīgi svarīgas. Un viņš sakomunicēja ar augsto priesteri, un augstais priesteris atļauj pārtulkot šīs 5 Mūzes grāmatas viņu valodā, sengrieķu valodā. Un tā leģenda ir tāda, kad tiek izraudzīti no katras Izraēla cilts 6 tulki, tātad kopā 72. Viņus visus, tā teikt, savāc kopā, ieliek viņus kuģī un aizved uz kādu salu, kur viņi var nodoties šim cēlajam uzdevumam, pārtulkot 5 Mūzes grāmatas. Un tad, kad viņi iztulko katrs no šiem 72 tulkiem, viņi visi pārtulko, un pēc tam šos tulkojumus salīdzina un brīnums. Vārds vārdā, precīzi tulkojumi. Tāpēc šī leģenda ir tik skaista un ievērojama. Visi no viņiem ir pārtulkojuši vienādi, milzīgu tekstu. Un tas, protams, šī ir atkal brīnums un zīme, ja, kas liek šim tekstam kļūt par autoritīvu. Bet, neskatoties uz to, cik skaisti ir šī tradīcija, šī septuaginta. Septuaginta nozīmē no grieķu valodas 70. Neskatoties to, ka šī tradīcija ir tik ārkārtīgi skaista, tomēr te ir arī kādi trūkumi. Pirmkārt, ka tika pārtulkots tikai 5 Mūzes grāmatas. Pārējās iztulkoja citi un pielika klāt. Tā teikt, šo brīnumu mēs nevaram attiecināt uz tiem pārējiem tekstiem. Bet tad, kad šos tekstus, tā teikt, lika kopā šajā Septuagintas grāmatā, tur parādījās šīs deuterokanoniskās grāmatas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas lasīja tajā laikā. Bet jūdi viņas neatzina par svētiem rakstiem. Ja. Un kā tad kristieši viņus sāk atzīt par svētiem rakstiem? Bija tāds vārds vārdā Augustīns. Jūs noteikti par tādu vīru esat dzirdējuši, svētais Augustīns. Viņš ir bijis ārkārtīgi ietekmīgs. Un viņš, protams, zināja šo skaisto leģendu par Septuagintu. Un viņš domāja, ja Septuaginta, tur ir liela liecība, tas noteikti nāk no Dieva, tāpēc mums arī vajag deuterokanoniskās grāmatas.
Bet Augustīnam ir tāds trūkums. Viņam nepatīk oriģināla valodas. Viņš nemāk ne sengrieķu, ne senebreju valodu, un viņš pat arī atzīstas, ka viņam viņas riebjās, un arī viņš arī atzīstas pēc tam, ka būtu jau bijis labi, ka viņš būtu bijis viņas iemācījies. Bet tajā laikā bija tāds Hieronīms, kurš ir Romas katoļu latīņu tulkojuma autors. Un viņš ir saglabājusies saraksts ar viņu un Augustīnu. Un Hieronīms saka, ka tās Deutera kanoniskās grāmatas ir briesmīgs tulkojums. tur galīgi nav labi. Bet Augustīns saka, ja tas ir Dieva labais prāts, tad viņš arī var kaut ko pa savam, tā teikt, kaut ko pamainīt, vai tur ir vai nav saistībā ar oriģinālu tekstu, lai ir. Un tā kā Augustīns ir bīskaps, tad Hieronīms paklaus. Un būtībā te ir. Tā šīs grāmatas nonāca. Bet, tā teikt, mēs nevarētu teikt, ka tās ir kaut kādas tur Romas katoļa vai Austrumu pravoslavu grāmatas. Nē, tās bija ļoti lasītas un atzītas grāmatas. Viņas daudz lasīja un daudz smēlās ticību un stiprinājumu un tam līdzīgi, bet viņas netika atzītas kā svētā gara iedvesmotas. Ja? Tur ir liela atšķirība. Un tāpēc arī mēs kā luterāņi, mēs viņas īpaši neatzīstam, jāsaka. Tā. Bet tad mēs redzam, kad Jēzus nāk pasaulē, viņš 3 gadu laikā daudz ceļo, viņš daudz sludina. Mēs redzam, ka ir daudzi cilvēki, kas klausās. Un te vēl joprojām ir tas laiks, kad cilvēki kaut ko dzirdēja, viņi to atcerējās. Un paiet te 30 vai 70 gadi pēc Kristus nāves, un parādās izcila nepieciešamība. Kaut kur šos tekstus pierakstīt. Kāpēc? Tāpēc, ka paudzes mainās. Vecā paudze nomirs, bet viņi grib šos Jēzus vārdus atstāt nākamajām paudzēm. Un tad parādās visādi teksti. Un jāsaka, šie teksti bija ļoti, ļoti daudz. Ko tik kāds tur nesaklausīja? Visā tajā pūlī. Tāpēc tagad nav brīnums, ka parādās tādas mazas grāmatiņas no Bībeles biedrības kā Filipa evaņģēlijs vai Toma evaņģēlijs, par ko mēs vispār neesam, kas tie tādi evaņģēlijiem ir. Vai ne? Un, protams, tur arī savu vietu skandālam un stereotipiem, kur ir Bībele nav iekļāvusi kādas svarīgās grāmatas un tam līdzīgi. Bet jāsaka, ka ne visas no šiem, ne visi šie teksti kļuva atzīti. Un jāsaka, ka tur bija arī savu veidu cenzūra, kad tāpa jaunā derība. Kāpēc? Tāpēc, ka paudze vēl ir dzīva. Viņi zina, ko Jēzus sludināja, un arī apustuļi tur vēl ir. Viņi zina to mācību. Ja? Un tādā ziņā viņi atpazina, kuri ir tie teksti, kas saskan un kuri nesaskan. Un arī šiem jaunās derības tekstiem bija jācīnās pret šo laika izaicinājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka teksts sadalās. Vai ne? Un kurus tad tekstus tulkoja? Kurus tekstus saglabāja? Tie, kur uzrunāja. Ja? Un tas stāsts bija apmēram tāds, ka tagad ir draudze, piemēram, tur Laodiķejā vai kaut kur citur. Kāds atnes vēstuli ebrejiem, viņa draudzē viņu lasa, un viņiem patīk, viņi saprot, jā, tā ir īstā lieta, tur ir tas evaņģēlijs, tur mēs smeļamies ticību, mums arī to vajag. Mēs arī gribam savos dievkalpojumos priekšā lasīt, ko darīsim, tad tulkosim. Un tulkošana ir ļoti dārgs process. Ja, tajā laikā ne visi mācēja rakstīt. Ja, tas bija īpašs amats, kurš spēja kaut ko norakstīt. Ja. Bet neskatoties uz to, ka tas viss bija ļoti dārgi, viņi bija gatavi par to maksāt. Un laikam ejot, draudzē pulcējas viens teksts, otrs teksts, trešais teksts, viņi saliek visus tekstus kopā, un kas tur ir grāmatas, no kurienes nāk šis vārds Biblija. Bībele nozīmē grāmatas, no tā nāk vārds bibliotēka. Ja? Mums vienā Bībelē ir sava bibliotēka. Un tā šie teksti, tā teikt, jaunās derības teksti izdzīva, kāpēc? Tāpēc, ka kāds viņus tulkoja. Bet interesanti ir tas, ka ne visi teksti mums ir, jo ne visi teksti arī tika atzīti. Piemēram, mēs lasām pašā jaunās derības tekstā, ka ir vēl 2 vēstules korintiešiem.
Bet viņas vienkārši netulkoja. Un ja viņas netulko, teksts sadalās, un viņa vairs nav. Varbūt kaut kur kāds arheologs kaut kur viņu atradīs. Un, jā. Un tad mēs redzam, ka visi šie teksti, kurus tulkoja, ka viņi gāja kaut kādam tādam autentifikācijas procesam. Mēs redzam, ka dažādos laikos, tā teikt, šīs jaunās derības, to sauc par kanonu, kā viņš veidojās. Mēs redzam, ka sākumā mūsu eras 100. gadā, baznīcas tēvi lieto atsevišķus evaņģēlijus. Kaut ap to laiku mums neviens evaņģēlijs nav tik sens manuskripts nav saglabājies. Ja? Un arī apostoļu Pāvila vēstules. Par jaunās derības evaņģēlijiem, apostoļu darbiem un Pāvila vēstulēm nekad nav bijušas šaubas, ka tās ir autoritīvas, autentiskas grāmatas. Bet ir vēl kādas grāmatas, kuras tā teikt atsijājas. Ja mēs redzam 200. gadā ir tā saucamais Muratorija kanons. Muratorijs ir vīrs, viņam tāds uzvārds, kurš atklāja, tā teikt, šo kanonu Milānas bibliotēkā. Un viņš redz, ka tur ir šāds jaunās derības grāmatas saraksts. Tas būtībā ir senākais no jaunās derības, tā teikt, satura rādītājiem, kas mums ir. Mēs redzam, ka tur ir tāda, piemēram, Pētera atklāsmes grāmata. Ja? Par to vismaz es nekad neesmu saskāries ar to. Bet vai jūs esat dzirdējuši par tādu Hermes Ganu? Nesat? Viņa arī ir iztulkota latviešu valodā. Diezgan populāra. Viņa ir diezgan līdzīga Jāņa atklāsmes grāmatai pēc žanra. Mēs redzam, ka 50 gadus vēlāk Aleksandrijā, kur bija tāds baznīcas tēvs Origēns, viņš lieto šādu. Bet bija diskusija par to, jo sākās tā teikt diskusija draudžu starpā, vai mums šos tekstus vajadzētu paturēt. Par viņiem nebija vienprātības. Kaut kā liekas tā, ka ir, bet tomēr tā kā nav. Ja, ir Barnabas vēstule, varbūt esat par tādu Didahē dzirdējuši, arī diezgan, tā teikt, vērtīgi izlasīt. Tā ir grāmata, kurā mēs redzam, ko domā uzreiz nākamā paudze pēc apostuļiem. Kāda ir izveidojusies tā tradīcija pēc apostuļiem šajās agrīnajās draudzēs. Tur ir daudz visādas brīnišķīgas lietas, kā attiekties pret bērnu kristību, kā viņi to darīja, kā viņi attiecās pret praviešiem un tam līdzīgi. Un tad mēs redzam, ka jau 300. gadā bija tāds vēsturnieks Eisēbijs, kas bija hroniķis, kurš rakstīja par agrīno baznīcu. Ja viņš jau raksta, ka šis jau tā teikt ir nostiprinājies, varbūt vēl ir diskusijas par Jāņa atklāsmes grāmatu. Vispār Jāņa atklāsmes grāmatu vispār pieņēma tikai 8. gadsimtā. Bet par šīm grāmatām viņi saprata, nē, šīs te mēs nekad neiekļausim jaunās derības kanonā. Hermes Ganu, Barnabas vēstuli, Ebreju evaņģēliju, Didahē un Pētera darbus. Ja? Tieši tāpat kā vecās derības laikmetā, kad bija kādi nosacījumi, kurus bija jāievēro, lai šos tekstus kāds glabātu un viņi tiktu atzīti par svētajiem rakstiem. Tieši tāpat arī šiem jaunās derības tekstiem bija jāiziet savu pārbaudījumu, arī jāiziet savu nosacījumi. Un tad mēs redzam, ka ir izveidojies jau kāds konkrēts kanons laikā, kad Konstantīns, Romas impērijas imperators, atzīst kristētību kā oficiālo impērijas reliģiju. Un skaidrs, ja ir kāda konkrēta, teiksim, ja veidojās oficiāla baznīca, viņai vajag oficiālus svētos rakstus. Un tas ir tas laiks, 397. gads, kad Kartāgā sanāk bīskapi uz koncilu un vienojas, šāds te būs jaunās derības kanons. Un tas ir tas, ko mēs redzam šodien. Un tas arī ir laiks, kad parādās jauna tehnoloģija, tas, ko mēs saucam par pergamentu.
Vispār tā bija tehnoloģija, kas radās Romas impērijā, viņu sauc par velumu. Un tas ir kas ļoti līdzīgs tas, ko mēs lietojam šodien. Jāsaka, kad romieši bija ģeniāli. Viņi izdomāja šādu veidu tehnoloģiju, ka šos tekstus var salikt šādā veidojumā, ko mēs saucam par grāmatu. Bet, protams, viņi lietoja dzīvnieku ādas papīra vietā. Un kā tad viņi tā teikt to darīja? Nu, jāsaka, tas arī ir ļoti dārgs process. Lai pārkopētu Bībeli, aizies vesels ganāmpulks. Es varu runāt, cik tas ir dārgi. Un ko tad viņi dara ar tiem lopiņiem? Viņi viņus nokauj, nodīrā ādiņas, mērcēja kaļķūdenī. Pēc tam, kad viņi ir pamatīgi izmērcētas kaļķūdenī, ir vieglāk dabūt vilni nost. Tad viņi noskrāpē nost vilnu un visas gaļas gabaliņus un tam līdzīgi. Tad viņu nospriego tādā rāmī, un tad ar tādu apaļveidīgu nazi, tā teikt, kasa un panāk vajadzīgo biezumu. Protams, mērķis bija panākt, ka tas papīrs ir plāns, bet tajā pašā laikā, lai viņš paliek izturīgs. Kāpēc plāns? Tāpēc, ka grāmata būs ļoti bieza. Ja bieza papīrs, ļoti bieža grāmata. Un jūs varat cik smaga tā grāmata bija. Ja, tu tā nepaturēsi viņu vienā rokā kā Bībeli. Un vispār jau jāsaka, kad mums jau ir tā, kad mēs dzīvojot šodien, mums ir tāda sajūta, ka vienmēr ir bijis zināms, kas ir svētie raksti. Un mēs vienmēr esam ar vienu statisku tekstu, kas nekad nemainās. Mums nav par to šaubu. Mēs esam pieraduši. Ja mēs gribam zināt, vai Dievs to saka, tu vienkārši atver Bībelē un paskaties. Bet jāsaka, vēl 16. gadsimtā mēs redzam, ka ir vēl joprojām diskusijas. Mārtiņš Luters vēl runā, vai Jēkaba vēstuli vajadzētu iekļaut jaunajā derībā. Un neskatoties uz to, kad ir vēl neskaidrība, mēs redzam, ka lielie baznīcas doktori, šis ir Basilijs Lielais, ja viņš raksta šādi. Galu galā sola scriptura doktrīna nozīmē, ka Bībele ir galīgais dievišķās atklāsmes avots, un tāpēc tā ir galvenais ceļvedis kristiešu sirdsapziņai. Ja, tas ir 4. gadsimts. Viņi 4. gadsimtā runā par svētajiem rakstiem kā vienu grāmatu, neskatoties uz to, ka pastāv šī diskusija, vai kādas grāmatas būs, vai kādas grāmatas nebūs. Ja. Austrumu pareizticīgā baznīca nonāk pie savu kanonu tikai 8. gadsimtā. Un Romas katoļu baznīca kad? Reformācijas laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka parādās izcila nepieciešamība cīnīties pret tiem luterāņiem un citiem, ka mums vajag savu kanonu, tā teikt. Viņa būtībā, viņa kanons rodās šajā lielajā reformācijas spriedzē, Tridents koncilā. Nu tā. Bet, un jāsaka, kad šis ir tāds īpatnējs teksts, ja mēs runājam par jauno derību, ka būtībā tas iemesls, kāpēc viņš palika un saglabājās, bet viņš vienkārši uzrunāja. Viņš vienkārši uzrunāja šie teksti, viņi paši sevi pieteica. Viņa radīja ticību, viņa lika tiem cilvēkiem iedegties un sekot tam visam, un tāpēc viņi tos tekstus tulkoja. Nebija neviens, kas būtu pateicis, tulko Marka evaņģēliju, bet Jāņa evaņģēliju nekopēja vai kaut kā citādāk. Ja. Šīs draudzes, kas bija izkaisītas cauri visai, kas bija vidusjūras krastos, viņas pašas izdomāja, kuras grāmatas viņām vajag un kuras nevajag. Un tad pēc tā, kad viņa redzēja, kuras grāmatas lieto, tas bija tas princips, kad viņi sāka likt kopā. Ja, tās jaunās derības grāmatas. Nu, labi, ar to es arī gribētu noslēgt. Es domāju, ka būtu vērtīgi uztaisīt vēl vienu lekciju. Tas gan šogad laikam nesanāks, jo nākamā lekcija būs Jurim Muļģim no Luterisma mantojuma fonda. Bet es domāju, ka es arī pavasarī tad varētu jums priekšlasīt lekciju par to, nu, kā tad veidojas tas mūsu Bībeles teksts. Ja, jūs redzat, tur ir dažādas norādes, ka kādos manuskriptos ir kaut kas tāds un citās nav. Ir dažādas runas par to, ka tikai viens ir tas īstais tulkojums, tur King James Bible, un tad tur ir milzīgs spriedze rietumu civilizācijā par šo un tā. Es domāju, tā arī būtu diezgan interesanta, tā teikt, tēma. Tātad par šo mēs vēl, tā teikt, atgriezīsimies pavasarī. Varbūt jums ir kādi jautājumi?
Es domāju, ja apskatītos Latvijas Bībeles biedrības mājaslapā, varbūt, ka viņi tur ir, bet es neesmu nekad ar viņu redzējis. Nu, re. Nu, es nezinu. Es diemžēl nezinu tiešām. Ja es būtu redzējis, tad es varētu pateikt. Jā, bet jā, es domāju, jā. Jo kā, Gunta, nu, ja visi būtu tiešām skaidrs par to, ka tas tiešām Pēters, kas viņu sarakstīja, diez vai viņi atstātu ārpus jaunās derības kanona. Es domāju, ka tad viņi iekļaut gan, jo Pēters ir diezgan liela autoritāte. Tad viņi atstāt, jā. Un tas bija laiks, kad, es aizmirstu, tur bija ir kāds īpašs svešvārds, kā to sauc, ka tā ir tāda tradīcija vienkārši piedēvēt kādus autorus. Piemēram, ir Ēnoha grāmata starp deuterokanoniskajām grāmatām. Mēs redzam, ka Ēnoks dzīvoja nākamajā paudzē pēc Ādama, ja, nu, cik 1000 gadus atpakaļ, bet tā grāmata nāk tikai no kaut kāda tur Jēzus laika. Nu tā, nu nevarēja būt, ka Ēnoks viņu ir sarakstījis, nekādā ziņā, vai ne, bet bija tāda tradīcija, ka viņi vienkārši nosauc tādā vārdā. Mums ir visāds, teiksim, tāds neskaidrības sakarā šo tradīciju. Tāpat arī Jākaba vēstuli. Mēs redzam apostolu darbos, ka Jākabs ir pirmais apostols, kas nomirst. Ja? Un viņš nav pagūs vēl, nevarēja pagūt uzrakstīt to, ko viņš tur uzrakstījis. Un visticamāk, tas ir kunga brālis, Jeruzalemes draudzes priekšnieks, kas to sarakstīja. Bet tradīcija paliek, ka tas tomēr ir apostols Jākabs. Nu tā kad ir tāda bet tas ir tikai par autorību. Ir tā teikt visādas diskusijas. Es domāju, ka vēl kas ir tāds svarīgi, ir tas, ka mēs varam atrast ļoti, ļoti senus manuskriptus. Un tā ir tā lieta, es domāju, ko katram kristietim vajadzētu zināt, ka būtībā ir pierakstītais uzreiz tūlīt pēc, piemēram, apostola Pāvila nāves. Mums ir viņa teksti. Ja? Un apostols Pāvils nav kaut kāds tur tēls, kur baznīca izdomājas un tam līdzīgi, mums reāli ir viņa teksti. Ja? Lai gan mums nav konkrēts oriģināls, neviens no oriģināliem nav saglabājies. Ja, bet mums ir tādi, kas datējas teju jau ap 100. gadu. Turpat jau būtībā ir. Un tas ir viens no galvenajiem mūsu pierādījumiem, ka mēs varam teikt, ka šie teksti nav kaut kādi mūsu izdomāti. Ja, mums ir tur Dublinas bibliotēkā manuskripts no teju 100. gada. Ja, aizbrauc uz turiem, paskaties ar savām acīm, te viņš ir. Ja, tieši no tiem laikiem. Ja, tas nav izdomāts, tas viss mums ir. Vienīgais, kas mums nav, mēs gribētu, lai mums būtu no vecās derības, ja, paleo sengrieķu valodā, tajā pavisam antīkajā, kur es jums rādīju, diemžēl nav saglabājies neviens. Jo, jāsaka, 3000 gadus, lai kā tu glabātu kaut kādu tekstu, papīrs vai pergaments, viņš sadalās. Ir baigi grūti atrast kaut ko, bet viņi izdzīvo, kad viņus pārkopē kāds. Un tā mums ir šīs kopijas, un jau šodien ir miljardiem kopiju. Jā, tāpēc, ka Bībele 5800 manuskripti, jaunās derības, par vecās derības. Es zinu, ka tagad 5800. Pergaments vai papirus, no viņiem viss vecākie ir papirusa, bet par tiem es gribētu jums stāstīt citā lekcijā. Labi, paldies par uzmanību.